Šī laikam Zviedriem bijusi ziemas cirs un vesels volaks nav novāks. Nu tā, ka reāli vesels volaks nav novāks. Sveicināti jaunajā sērijā. Nezinu, kurā epizodē es te mēģinu atrast to kaileni. Vēl jābrauc. Nevar saprast, viņi kaut kur tur ir cauri. Forši jau būtu redzēt, kur Hārsis braucis. Es nezinu, kādu iemeslu pēc man nerāda tās pēdas, kur viņš ir braucis. Tāpēc mēs te cenšamies turēties uz kaut kādu volaku. Pieņemsim, ka šitas ir īstais, bet reāli te visur ir materiāls. Tikko redzēt viss smukāls. Vai interesanti. Ziemas cirsmes. Tāds viņas tad ir, citādi kalni, lejas. Nu, šitās ir kailens. Betonēs jau arī tā gadās. Kailenēs tas viss jānozāģē. No, te Hārsis ir braucis. 100 punkti, te Hārsis ir braucis. Tikai nozāģēts šitas te koku galotnīt. Jā, bet viņam arī interesanti. Arī atrast šitos ceļus tur jāpiešaujās, lai saprast, kur vispār jābrauc. Jo es pagaidām tā kā turos pie maršrutu. It kā. Jā, nu nav man gadījies šitā īsti meklēt, pa kurienu es te jābrauc, pa kurienu es te nav jābrauc. Pagaidām es kaut kur virzos, kā pēc kartes, tā, kas ir iedota, nu, kā paraugs, jā. Lai es brauc pareizi, nezinu, katrā ziņā man kaut kur jāiet pa kreisi ir. Vai nu tas ir šeit, tas ir šeit, kur ir tas vērs nogāzušais, vai tas ir nedaudz augstāk. Tas ir nākamajā, tā kā pa augurā, es domāju, ka tur man būs pēc kartes arī jālien iekšā. Nu, tad es būšu tuvāk patiesībai. Kopā es pareiķināju, tad no Krautuvas kilometrs tur, nu, nevis pareiķināju, bet nomierīju aplikācijā. Un es esmu klāt Kailenītē, 70 kubos. Apstākļi diezgan brutāli. Var redzēt, tas ir ļoti labi, var redzēt, kas te nav. Kā tie ceļi ir, to es gan nesaprotu baigi. Labi, iebrauksim, bet nu katrā ziņā tā normāli pa auguriņu. Lejas augšas, viss kaut kas. Brauks uz to galu un sāks lasīt. Šis it kā ir ceļš. Mums jau labi. Jā, pa šitādiem kalniem jābūt maksimāli uzmanīgiem ir. Te visur, kur slīd, viss kaut kas notiek, tagad vienkārši slīd tiek ap šitā telējā. Labi, te jau viss jau finito, te jau nav viņš nekur baigi neaizies, bet vienalga tā kā prasās uzcelt ķeksīti, nolikt vienkārši pretējā pusē, tad jūties droši, pietiekam droši un tā kaut kā, tur vienkārši iekrit iekšā bedrītā. Bet es zināšu, ka tur jāuzpako. No piekaba ir diezgan slīpi, bet jā, nav tik kritiski. Kaut kā tā. Nu, tie ir tie momenti, kas ir nu, visu laiku jāskatās šeit Zviedrijā. Kas tā notiek vakarā? Vakarā notiek iešana, protams, pēc darba. Es parasti kaut ko gatavoju. Šodien mūsu cepkartīšu pekoniņu. Ļoti garšīgi. Parasti arī ņem līdz kafijas aparātu. Tad taisa kafijas, nu, man patīk izspiest. Tā ir garšīgāks, nekā uzliet. Nu, tā, es vienmēr kaut ko gatavoju. Kaut ko reizi, katru vakaru, protams, kaut ko savādāku, bet vakardien bija makaroni pa flotski, kolēģis to uztaisīja. Tad aizvakar bija vistiņas uz sāli ceptas, kuras parādīšu jums kādu dienu. Nu jā, un bija pupiņas meksikāņu gaumē. Nu, visādi šitā ten. Kaut kāds, tas laiks ir atpūtēji, kas tev ir veltīts un tad viņi izmanto vismaz kārtīgi paēd. Nav obligāti jāiet roltoni un tā tālāk. Tad tāpat tās sanāk laiks arī normāli paēst, ka nav tik traki. Jāuzēd un arī ir papīri jāsaraksta viss tur. Kubu lapas, ceļa zīmes un visādi šitā šķelī. Ko, labrīt. Sajūts tāds divējāds, tur krauja. Jo tas celiņš tāds baigi īsiņš arī vēl ir piedāvā. Jā, interesanti. Širādos ceļos dara tā, es zinu, ka viņš tepatās beigsies. Es viņu redzēju augšu, kur viņš tur beidzās. Viņš tepat beidzās, viņš arī tā lēzena, tā kā iet lejā.
Principā nekur tur noslīdēt nevar. Kaut kas krauskastē ir iekšā. Man parasti es daru tā, ka es visu te novācu vienā reizē. Tagad es salikšu te bērns stūrī, kas jau ir kausā jau. Tur vēl nedaudz savākšu papīreni, salikšu kreisajā malā. Un pa virs nākšu ārā ar baļķiem. Priedz baļķis, laikam nekur ir. Šeit viņš nav krāsots, tāpēc, ka viņus vienkārši var atpazīt, ka viņi ir resnie. Viņi visi ir resnāks tipa nekā papīri. Tur jau principā to atpazīt priedz baļķi no parastās papīrienes ir ļoti vienkārši. Pirmkārt, parastai papīrienai, viņi tieva, tur maksimums 7 centīšu galā 6 kā kur reizi, un tu jau uzreiz redz, un tev viņš arī atsevišķi ir tā kā nolikts. Tur ir bērs, tur ir pa vidu papīrien, un tur var redzēt, kad ir stūrī tie baļķi salikti. Kaut kā tā, un tur vēl viens ir arī eglis baļķīs, bet cirsim tādi interesanti, ne? Visā tur pa auguriņu kalnu, šitas ir pats kalna gals, lai būs gaišs, parādīšu vēl vairāk. Un šī ir tāda interesanta situācija, es ir nonācis tādā, principā, tur ir ceļš tā kā lejā, un tur ir kraujas malu. Ņemot vērā to, ka baigi tas slīd lejā, tā kā uz katra slīpuma tā pieka baigi, tāpēc, kad tas sniegs ir pa virs tiem zariem un, vispār tur viss ir slikti ar to slīdēšanu. Neko var redzēt, cik es tālu biju aizbraucis, tālāk es nebraucu, jo tur baigi bīstam ir un šī te no šitās kants, ten visu paceļ uz augšu, tur jau pacēli jau no turienēs, lai man nav jābrauc. Baigi forši, kad ir garā strela, 11 metri, var atsniegt, ir forši, tas tādā ziņā. Un šitā var diezgan labi pārbaudīt teleskopu ķēdes, šito te stiprību. Var redzēt, kā viņš kustās. Jā, beigās nolaid pa to vietu lejā. Nolaid lejā. Tad te es kaut ko lasu. Te ir krauji. Te ir diezgan slīps ir. Ir ok. Strādāt var. Un tad tur lejā pabāzos. Apakšā. Ten arī dabūju. Ķekas līdz galam lejā tur ņemt kokus no turienēs, tur pāri kraujai. Ega tur normāla tēma. Kailenīti pabeigt, jā. Pēdējā materiāli nāk ārā. Pēdējos tur nolasīja. Viss veiksmīgi par laimi, viss forši. Jo, ir reāli bīstama cirsmā. Tādās cirsmās ir maksimāli jābūt uzmanīgam. Jāpārdomā, ko tu darīsi, kā tu darīsi, jo, kā jau es teicu, slīd. Un tur ir tā, divreiz padomā, pēc tā brauc, un ja tu brauc un tu jūti to, kad ir, ka var nesaiet, tad jāmēģina labāk ir paskatīties kaut kāds cits variants, kas tur ko kā, vai arī varbūt, ka tev ir ļoti bieži vien, ka tu uzpako kaut ko, ka tev mazāk slīd un tā tālāk. Jā, tie ir tie momenti, kas jāskatās, kaut kā tā esam prātīgi, nelaužam traktors un paši neriskējam ar savām dzīvībām, jo tur reāli ir bīstam, tur vien kļūda, un kā saka, tu esi kļūdījies kaut kā tā. Labi, čau, tiekamies nākamajā sērijā. Dokuments. Kopumā skatoties, diezgan sarežģīts cirsum. Šeit ir momenti, kur ir baigi jāskatās, baigi jāsako līdzi. Tagad tas, ko es tikko rādīju, tā ir kā ir. Harvesteris jau tad, kad brauc, viņš jau sazāģēja to zarus, viņam jau, protams, neslīd. Bet šitā cirsma ir zāģēta pirms sniega. Sniegs bija diezgan vēl un te nevarēja vest šitās cirsmas tajā brīdī. Un apakšā reāli zem tiem zariem nav sniega, pa virs tiem zariem ir. Tas nozīmē, ka tas ir vienkārši, viss slīd. Tā kaut kā neants reliefs ir. Kalniņš tur pakāpiens, tur es tikko biju. Es līdz turienēs savāc viss. Tur būs vēl būs jautrības. Tur palika nedaudz bērs, priedz baļķis un eglis baļķi, sīk baļķi saucamie. Tā nekas jau tur nepalika, bet man vēl tas stūrītis ir jānoved. Tur tā kā lejā sanāk augšā jāuzbrauc un lejā pēc tam. Bet arī, diezgan bīstam. Arī tur tāda krauja uzreiz lejā. Jā. Ten ir. Drusku jāpadomā vairāk. Bet es domāju, ka es šitā te nebraukšu gar to bīstamo.
Es domāju, ka es iebraukšu savākšu tos tur, un tad šitā te braukšu. Šitā te varētu būt, ka braukšu lejā, vai arī vēl bija Harvesters braucis, tā kā šitā te laikam kaut kur viņš bija braucis, un tā kā varbūt, kad augšā atpakaļ gaitā var arī tā izdarīt, un to tur jāskatās. Bet jā, kaut kā tā darīsies, ņemsiet. Tur vēl materiāls ir diezgan tālu.